Šodien mēs esam skaistā Kviešu laukā, un kā mēs zinām, slimības arī mīl skaistus laukus. Tieši tāpēc mēs uzaicinājām Jāni no Basu, lai palīdzētu saprast, ko šādos laukos darīt. Stresu atstājam sev, nevis augiem, un tāpēc izvēlamies fungicīdu Daksuru. Jāni, varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc mums izvēlēties Daksuru? Daksura ir jaunākais Basu graudaugu fungicīds. Šī fungicīda sastāvā ir divas darbīgās vielas, štrobu grupas darbīgā viela metilheksazols un jaunākais, modernākais azols mefentrikonozols, jeb Revsol. Šīs divas darbīgās vielas nodrošina, ka Daksura ir ar ļoti plašu iedarbības spektru. Visefektīvākais tas būs pret pelēku planktonu jeb septoriozi, tāpat augstu efektīvāk sagaidām pret celtņu planktiem, jeb DTR, prūsām, miltrasu un citām slimībām. Arī lietošanas intervāls ir ilgs, sākot no stiebrošanas stadijas sākuma līdz ziedēšanas beigām, bet mēs Basu tieši Daksuru redzam kā pirmās, kā T1 apstrādes funkciju. Rekomendējumā deva pirmajai apstrādei 0,8 litras hektāri. Un kā ar Daksuru maisījumos ar citiem auga aizsardzības līdzekļiem un mikroelementiem? Daksuru var lietot tvertnes maisījumos ar citiem auga aizsardzības līdzekļiem, mikroelementiem, protams, ievērojot saprātu. Daksura ir augsts efektivitātes un labas cenas balans, un nopērkams tikai Liņas Agro portfelī. Daksura tā ir droša izvēle. Tiekamies uz lauku!